Labdien, labrīt, labvakar! Šodien mēs esam Sarunu festivālā Lampa. Jūs esat ieradusies teltī ārpus burbuļa. Mēs esam biedrība, kas nodarbojas paši ar podcastu ierakstīšanu ar visiem lēmumu pieņēmējiem. Ne tikai Latvijā vairs, nu jau arī Eiropas līmenī. Super. Un jā, ar ko es šodien runāju? Es esmu Vita Stiģa-Škuškovnika. Pastāst varbūt par sevi, kas... Man ir, kā es parasti saku, man ir ļoti daudz cepures, vairākas izglītības, diezgan plaša darba pieredze. Nu, ja tā mēs īsumā skaitam, es esmu pēc izglītības gan profesionāls mūziķis, saksofonists, man ir diezgan ilga pieredze šajā jomā. Tad man ir izglītība un arī, kuras joprojām strādāju komunikācijā. Man ir pieredze augstākajā izglītībā, kā viskaut kam. Bet šobrīd es mācos psihoterapiju. Vēl dažādas lietas, kas saistītas ar psihoemocionālu atbalstu. Pēdējos gados esmu pievērsusies dažādības un iekļaušanas tēmai un aktualizēju sabiedrībā tādu tēmu kā bezbērnotība un aktīvi veidoju savu Instagram profilu Dzīvu bez bērniem. Super! Tad komunikācija jums galīgi nav sveša lieta. Jā. Jā, tātad šīs dienas tēma, par ko mēs parunāsim, būs, cik daudz no mums ir mūsu paša izvēle un cik daudz ir tā sabiedrības ietekme. Kad tu pēdējo reizi pieķēri sevi, daram kaut ko, nevis tāpēc, ka pats to vēlējies, bet tāpēc, ka sagaida kāds no sabiedrības to. Nu tā ļoti apzināti, es domāju pie kaut kādām tādām lielākām lietām, tas bija ļoti sen. Jā. Jo es tiešām jau, es teiktu, vismaz 10 gadus dažādu savu tiešām profesionālās darbības tēmu ietvaros, domāju par to, esmu daudz domājis par to, kas patiesībā ir sabiedrības spiediens, vēsturiskas kaut kādas lietas, kas tiek no mums it kā sagaidītas, arī ģimenes ietekme, un kur tajā visā esam mēs paši, tāpēc es gluži nevarēšu atbildēt, kad bija pēdējā reize. Bet tas ir superīgi, jūs par to domājat. Jo tā, kad es šo jautājumu rakstīju, man tāds... Es vispār laikam nekad par to nemaz neesmu aizdomājusies, un tas ir tas, ko mēs, man liekas, ikdienā nemaz nepamanām. Jā. Vai tas, ko mēs darām ikdienā, mūs veido tikai tāpēc, mēs to darām tikai tāpēc, ka to mūs liek darīt? Nu, iedomājamies, es tā mēģinu tagad filozofēt, ka brīdī, kad mēs piedzimstam, mēs esam tādi diezgan nevarīgi un bezpalīdzīgi, un mēs esam ļoti atkarīgi no droši vien vecākiem vai tiem cilvēkiem, kas mūs tajā brīdī aprūpē un kas par mums rūpējās. Un tā ir kaut kādu laiku, līdz mēs spējam paši izrādīt, nezinu, ar raudāšanu kaut vai krišanu gar zemi, kas mums patīk, kas mums nepatīk, un kaut kā mēs paši varbūt tajā brīdī vēl, es nezinu, nevaram pat apzināties, kāpēc, bet mums kaut kas ir pret mums. Vai ne? Tad droši vien sākot iet skolā un iepazīstot vispār pasauli, mēs sākam skatīties, kas ir tās lietas, kuras, kā tu teici, vai ne, liekas, kāds liek vai kāds sagaida, un ir kaut kāda pretestība, un, protams, ir lietas, kuras mēs izdarām, lai sasniegtu 1, 2, 3. Bet skaidrs, ka tas viss mūs tā kā ietekmē un arī veido kā cilvēku, gan tas, kas ar mums notiek, kurš mūsos kaut ko ieliek, vai ne, gan ģimene, gan radinieki, gan skola, sabiedrība. Un tad droši vien ir kaut kāds brīdis, ja mēs spējam sevi atpazīt un ieklausīties, hei, kāpēc man šitas tā kā liekas forši, bet šitas kaut kā, iekšā kaut kas tā kā nav, vai ne? Un tad mēs droši vien varam arī kaut ko mainīt, varbūt uz pozitīvo, uz negatīvo. Jā. Tas, palielam, kopš mēs sākam staigāt, mēs jau sākam ietekmēt. Vai vēlme iederēties dažreiz liek mums pazaudēt daļu no sevis? Tas pats iederēties skolā, iederēties ģimenē, vai tas mums droši vien pazaudē? Ja mēs katrs varētu mēģināt no savas pieredzes atcerēties vienalga dažādas situācijas, dažādos dzīves vecumos, kad mēs esam kaut ko darījuši, kas varbūt mums nepārāk patīk. Nezinu, gājuši uz kaut kādu pasākumu, runājuši ar kaut kādu cilvēku, bijuši klāt kaut kādā situācijā, kas varbūt īsti nav par mums, tad mēs padomājam, kāpēc mēs īsti to darījām. Droši vien, lai būtu pieņemti, lai kāds ar mums it kā draudzētos, lai mēs parādītu sevi kā kaut kādu, foršāku cilvēku kādu acīs. Bet principā, man liekas, cilvēkam arī ikdienā, jebkuram ir tāda vēlme iederēties un piederēt, jo tad mēs jūtamies drošāki, pieņemti. Varbūt vienīgi tādā kaut kādā viedākā vecumā mēs spējam saprast, ka, lai es būtu pieņemts un iederētos, man varbūt ir jāmeklē vienkārši tā vieta, kur es varu būt pats. Tieši tā. Jūs minējāt par to, ka jūs veidojat arī jūsu Instagram kontu. Mēs uz Tubijām pārgājuši. Jā. Vai sociālajie tīkli vairāk palīdz cilvēkiem būt autentiskiem vai vairāk mudina izlikties?
Droši vien kā nu kuram. Kā nu kuram? Droši vien kā nu kuram. Es teiktu, ka es vienmēr cenšos būt autentiska, un ja es jūtu, ka ir brīdis, ka aizliekās, tad es kaut ko vienkārši nepublicēju. Es ļoti labi zinu robežas, vai ne? Kad es kaut ko, par ko es esmu gatava publicēt, ko es neesmu gatava publicēt. It kā, no vienas puses esmu atklāta, un es ļoti daudz ko saku atklātu, bet tas nenozīmē, ka visi zina visu par manu dzīvi. Ir detaļas, kas joprojām ir privātas. Bet es pieņemu, ka ir cilvēki, kuriem gribās arī, lai viņi būtu vairāk pieņemti, piederīgi vai atpazīstami, vai kuram tur tas mērķis iekšējais ir. Viņi var bišķiņ kaut ko varbūt pietēlot. Un tad jautājums, protams, vispār, vai mēs paši zinām, ko nozīmē būt autentiskam, ko nozīmē būt pašam, kur ir tā robeža, vai ne? Kā tu teici, kas ir tas, kur es daru kaut ko, tāpēc, ka no manis kaut ko sagaida, vai tāpēc, ka es daru to, tāpēc, ka man pašai tās ir manas vērtības. Jā, man ļoti patīk jūs vārdi. Vai veiksmīgs cilvēks vienmēr ir tas, kurš atbilst sabiedrības izpratnei par panākumiem? Kurš atbilst tiem sabiedrības varbūt rāmjiem? Jautājums, kas vispār ir veiksmīgs? Ko mēs saprotam veiksmīgs? Kas tas tāds ir? Tas ir kāds, tas ir plašs jēdziens. Jā, katrs pats varam atbildēt, ko mēs saprotam ar vārdu veiksmi un veiksmīgs. Jā. Vai tu vari vēlreiz jautājumu atkārtot? Vai veiksmīgs cilvēks vienmēr ir tas, kurš atbilst sabiedrības izpratnei par panākumiem? Kurš sabiedrībai liekas, jā, viņš ir tajos pareizajos rāmjos? Es domāju, ka nē. Vismaz es tā no pieredzes varu teikt, ka vislielāko rezonanci rada tie, kuri saka kaut ko, kas nav tā kā tradicionāli. Un jautājums tad, kāpēc to rezonanci tas rada? Droši vien tāpēc, ka tas ir kaut kas wow ārpus, bet tajā pašā laikā daudziem cilvēkiem tas kaut kādas emocijas rada, ka par to ir jārunā. Līdz ar to es teiktu, ka veiksmīgs dažreiz var būt arī tāds, kurš īstenībā buntojās un iet bišķi pretī straumei. Jā. Un ko tu pateiktu cilvēkam, kurš baidās izvēlēties savu ceļu, jo baidās no citu viedokļa? Mēģināsim atbildēt uz jautājumu, kāpēc es baidos, par ko īstenībā ir šīs bailes. Vai par šo, ka mani nepieņems, vai, mani apsmies, mani tur kaut ko vēl. Un no kā tas ir radies, kāpēc es par to baidos. Un otrs padomāt, kas var būt trakākais, ja es izdarīšu to, no kā es baidos. Nezinu, kaut ko pateikšu, kaut kur neaiziešu, vai kaut kur aiziešu, vai mācīšos, vai nemācīšos, izstāšos, iestāšos. Kas var būt trakākais? Principā jau tikai mums pašiem rūp tas, kas ar mums notiks. Visiem citiem, varbūt kaut kādu īsāku vai garāku brīdi mūsdienu dinamiskajā laikmetā kāds tur var uzrakstīt vai pateikt kaut kādu komentāru, bet pa lielam pēc pusdienas vai pēc dienas jau ir cits notikums, par kuru parunāt. Un tas manējais jau būs vecs. Līdz ar to tikai mēģināt saprast, ka bieži vien tas, ko citi saka vai dara, īstenībā nav par mani. Tas ir par tiem cilvēkiem. Tas ir par tiem cilvēkiem, kuriem pašiem ir jātiek galā ar kaut kādiem jautājumiem. Līdz ar to būt drosmīgiem, jo tas īstais brīdis nepienāks nekāds īstais brīdis, ir tieši šobrīd. Tieši tā, un tad šīs dienas pēdējais jautājums būtu, kādu vienu lietu tu vēlētos, lai sabiedrība pārstāvtu cilvēkiem uzspiest? Vienu lietu ir pateikt ļoti grūti, jo droši vien ir tās ļoti daudz lietas, bet pārstāt, uzspiest, būt droši vien kaut kādos rāmjos vai iederēties kaut kur konkrēti, kaut kādā kastītē. Jo mēs katrs esam super atšķirīgs un dažāds, un tieši tāds mēs esam visforšākais. Un jo dažādāk cilvēki mēs esam, jo interesantāka pasaule un jo mēs varam daudz ko vairāk sasniegt. Līdz ar to vienkārši iekļaut un pieņemt un beigt kaut ko uzspiest. Man ļoti patīk. Šis varētu būt tāds quote of the day. Paldies! Paldies jums par sarunu. Paldies, lai veicās. Paldies!